Labvakar! Prieks jūs visus redzēt šajā piekdienas vakara zumā. Un šoreiz mums tēma tāda ļoti, ļoti nopietna un īstenībā ļoti svarīga. Runāsim par 4 galvenajiem soļiem ceļā uz labu veselību, ko mēs saucam par veselības koncepciju, tā nopietni. Un parunāsim arī par to, kādi mums ir maratoni šajā ziņā, ir 90 dienu tādi maratoni, par to arī pastāstīšu, un arī nobeigumā noteikti, es zinu, ka šeit arī daudz meitenes jau ir, kas regulāri dzīvo pēc šīs veselības koncepcijas, pēc šiem soļiem, ir tādas, kas ir izgājuši arī šīs 90 dienu programmas pavisam svaigi un nesen, tā kā droši vien arī padalīsieties ar saviem rezultātiem. Un es domāju, ka būs visām ļoti noderīgi un interesanti, un sapratīsim arī to, kā tad vispār būt veseliem. Un kas tad vispār ir veselība? Tātad veselība mums ir kas? Kas jūsuprāt ir veselība? Droši variet izmantot arī čatu. Apakšā mums iet arī čats, variet rakstīt čatā. Kas priekš jums ir veselība? Kā jūs domājat, kas tas ir? Laba pašsajūta, enerģija. Jā, tieši tā, ka tu labi jūties, vai ne? Ka tev ir enerģija visu kaut ko darīt, ka tev ir tāda dzīves prieks, aktivitāte. Jā, tas īstenībā tu ļoti pareizi arī pacēl šo jautājumu. Ja bieži cilvēki tur varbūt runā, veselība ir tas, ka ka tu esi vesels un ka tev nav it kā nekādas slimības, bet arī tas būtībā nav veselība. Veselība ir tieši tas, ko tu arī teici, ka, jo mēs jau varam arī it kā neko ar ko neslimot, bet ja mums nav šīs aktivitātes, nav šī dzīves prieka, nav, teiksim, šīs labās izjūtas, tad arī nevar teikt, ka cilvēks ir īpaši vesels, jā. Jo bieži ir fiziski, varbūt viņš ir vesels, bet viņam arī mentāli kaut kas nav. Viņam nav teiksim, šī laimes sajūtas, vai ne? Un viņš arī tomēr nav vesels. Tā kā veselība tas ir tāds liels, plašs jēdziens, kas būtībā raksturo to, kā mēs jūtamies. Jā, un ja mēs jūtamies labi, tad mēs esam veseli. Jā, tā kā. Un ieslēgšu jums arī to prezentāciju. Droši arī rakstiet šajā čatā. Man patīk, ka jūs līdzdarbojieties un arī uzdodiet droši savus jautājumus un arī atbildiet uz maniem jautājumiem. Tā, kur mums ir šārīte. Ieslēgšu jums arī šo, lai jūs arī bišķīt tā vizualizētu to visu. Tad būtībā, kad mums organisms ir īstenībā tāda ļoti sarežģīta sistēma, un kurā mēs būtībā neko tā būtiski mēs tur iejaukties un izmainīt nevaram. Un tas arī nav mūsu uzdevums. Kas tad ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums būtībā ir radīt tos pareizos apstākļus, lai mūsu organisms varētu normāli strādāt un pildīt savas funkcijas. Jo mēs pat īsti nezinām, kā notiek dažādas reakcijas, dažādas, teiksim, tur ķīmiskās visādas reakcijas, mēs par to vispār pat nenojaušam bieži vien. Daudz, kas, protams, ir izpētīts un ir zināms, bet cilvēks nezina, kā to var uzlabot. Un tad mēs varam no savas puses darīt visu, būtībā, lai organisms varētu to izpildīt. Un lai tas tā varētu notikt, jā, tad būtībā arī ir vajadzīga šī veselības koncepcija, ir vajadzīga tāda, teiksim, kompleksa, tāda nopietna pieeja, sistēmiska. Galvenais, lai būtu pareiza sistēma, jo bieži tā, ka cilvēki atnāk, viņi bieži, viņš saka, es daru to, es daru šito, jā, man tur tas sāp, es iedzeru šito, man tur kaut kas slikti pašjūt, es tur iedzeru to, bet viņš it kā dara, bet viņš dara to haotiski, jā, viņš tur bišķi pavingro, viņš varbūt tur bišķi iedzer kaut kādu tur vitamīniņu, viņš kaut ko tur nedaudz, vēl pamaina savā ikdienā, cenšas varbūt nedaudz veselīgāk ēst, tas viss ir ļoti labi, bet, lai mēs panāktu tādu nopietnu rezultātu, ir vajadzīga šī nopietnā tāda sistēmiska pieeja, un tāpēc arī būs jums šodien šie galvenie soļi, kas noder praktiski jebkuram cilvēkam, un mēs viņus visi varam to realizēt. Jā, lai mums arī tas process notiktu un mēs sasniegtu to gala rezultātu tādu, kādu mēs gribam. Un vēl ir jāsaprot tā lietiņa, ka būtībā veselība tas ir tāds ilgtermiņa darbs pie savas veselības. Tas nav, kā bieži cilvēks iedomājās, es tur vienu reizīti tagad tur iziešu, teiksim, to pašu veselības koncepciju, to solīšu, man viss būs labi. Jā, tas ir apmēram, tad es salīdzinu tā, kā, kad jūs vienreiz izmazgājat māju, un tad jūs domājat, ka jums visu mūžu māju vairs nav jāmazgā nekad. Jā, mums viss ir kārtībā. Tas tāds rupjs salīdzinājums, arī, teiksim, salīdzinājums ar treniņu zāli. Cilvēks iet trenēties, un
un viņš vienreiz satrenējās, muskuļus tur uzkačāja, un tad viņš domā, ka viņam visu mūžu tas saglabāsies. Ja? Un tā, protams, nav, un tas pats arī ar mūsu veselību. Ja? Tad ir vajadzīga šī kompleksā ilgtermiņa pieeja. Mums ir jāsaprot, mums jāiemācās dzīvot pēc šīs veselības koncepcijas visu savu mūžu. Ja, tas nav teiks, ka mums varbūt visu mūžu tur ir kaut kas tur obligāti jāpērk un jālieto, ja? Bet, teiksim, tie soļi mums ir jāievēro visa mūža garumā, un tikai tad mums būs tas rezultāts arī visa mūža garumā. Jo tālāk jums arī pastāstīšu par tiem soļiem, tad jūs sapratīsiet, ka mēs nevaram, teiksim, tur dzert labu ūdeni tikai tur 1 mēnesi vai 3 mēnešus un pārējo laiku atkal turpināt pa vecam. Jā, jo tad mēs arī savā veselības būtībā tajā līdzsvarā atkal nobrauksim uz leju. Tāpat kā labu maizīti mēs ēdam visu mūžu, jā, tāpat mēs labu ūdeni dzeram visu mūžu, tāpat mēs visus šos solīšus, par ko mēs šodien runāsim, daram visu mūžu. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgs zooms, lai tā kā ieliktu to pamatiņu, kad mēs tā kā mainītu. Es ļoti ceru, ka jums šis zooms kaut nedaudz dos tādu stimulu mainīt šo savu dzīvi, mainīt šo savu dzīvesveidu, šo domāšanu, jo šeit ir svarīgi mainīt arī visu domāšanu. Tas nav tikai varbūt tā noklausīties un aizmirst, bet svarīgi, lai jūs sāktu ieviest. Es jums beigās arī pastāstīšu, kādas arī mums briež šie pasākumi, lai mēs to varētu arī nostiprināt un kopā arī to darīt, jo tas tiešām tas ir dzīvesveids. Ja. Un ar ko tad viss sākās? Ja, būtībā viss mums sākās ar mūsu šūniņu, jo mūsu organisms sastāv no miljoniem, tur ir dažādi tās versijas, triljoniem, principā triljoniem šūniņu. Katrs, teiksim, mūsu orgāns, audi, visi sastāv no šūnām. Un tālāk no orgāniem jau veidojās orgānu sistēmas, un no šīm sistēmām tad sastāvam mēs no 12 orgānu sistēmām, kā cilvēks. Un būtībā no tā, kā jūtas katra mūsu šī šūniņa, tā vismazākā vienībiņa, ko viņa dara, kā viņa jūtas, vai viņa spēj izpildīt savus uzdevumus un savus, teiksim, no Dieva noliktās funkcijas. No tā ir atkarīgs tālāk arī, kā tad būs, cik stipri būs mūsu orgāni, kā strādās visas mūsu sistēmas un cik veseli būsim mēs kā cilvēks. Un te arī tās galvenās lietas, par ko mēs šodien arī runāsim, kas tad ir nepieciešams šai mūsu mazajai šūniņai. Ja, par to mēs vēl daudz runāsim. Šeit vienkārši ieskatām. Un tad būtībā man ļoti patīk šī bildīte. Daudz varbūt jau ir redzējuši, kas ir klausījušies manus zoomus par citām tēmām. Mēs katru reizi pieskaramies būtībā šai bildītei, jo, ja mēs gribam atrisināt jebkuru veselības problēmu, ko nozīmē vispār problēma veselībā, ja būtībā neveselība. Ja, tas ir tad, kad mēs vairs neesam uz tās veselības līknes, kad, kā Evita teica, mēs vairs nejūtamies labi, mums vairs nav šī prieka, mums nav šīs enerģijas, mēs jau esam pabraukuši zem tās veselības līknes. To var saukt dažādi par slimībām, par problēmām, par diagnozēm, bet pamatā tas viss notiek tad, kad vājas ir šīs šūniņas, un šūniņas nespēja izpildīt savus uzdevumus. Un kas tad ir vajadzīgs šai mūsu šūniņai, lai nenonāktu šajās veselības problēmās? Šeit tās galvenās lietas arī redzat. Man ļoti patīk to saistīt ar šo bildīti, kā zivtiņa peld ūdentiņā, akvārijā, un kas viņai ir vajadzīgs, lai viņa būtu stipra, aktīva, vesela un ilgi dzīvotu. Tieši tas pats ir vajadzīgs mūsu šūniņām. Jā, šeit jūs arī redzat tā ir mūsu šūnas, un šajā gadījumā tās ir imūnšūnas, kā viņas atrodas šajā starpšūnu vidē, kas mūsu organismā pamatā ir tā kā galvenā sastāvdaļa. Ja tā cietā masa mums ir kā 30%, pārējais mums viss ir šī šķidrā starpšūnu vide. Un kāda tad ir šī vide un kā tās šūniņas tur jūtās šajā vidē, tā tad atkarīgs, cik mēs arī būsim veseli. Jā, būtībā tāpat kā ziltiņas peld ūdentiņā, mūsu šūniņas peld arī šajā starpšūnu vidē. Un tad izejot no tā visa, tad pirmais solītis būtībā, tad droši vien saprotiet, ja viņas visas peld ūdenī, un arī šis starpšūnu šķidrums pamatā sastāv mums no ūdens, tad pats svarīgākais solis un pirmais mums ir šī hidratācija, jeb padzirdīšana, padzirdīt šūniņas ar ūdeni, lai visur, gan šajā starpšūnu vidē, gan pašās šūniņās, visur audos, visur būtu pietiekoši daudz ūdens.
un atjaunot šo ūdens un sāļu līdzsvaru, aizpildīt šo minerālu nepietiekamību. Ja, to visu mums dara ūdens, aizsargā arī šūnu no brīviem radikāļiem. Tā kā viss tas mums ir ūdens. Būtībā viņš ir mums dzīvības avots. Ja? Te arī var redzēt, ko dara mums ūdens. Viņš piegādā barības vielas. Tas ir pats svarīgākais, lai katra mūsu šūniņa vispār saņemtu uzturvielas, ir vajadzīgs ūdens. Jo bez ūdens mums nenotiek gremošanas procesi, nenotiek normāli. Mums pirmkārt jau pat kuņģa skābes izdalīšanās, ja trūkst ūdens, slikti izdalās kuņģa skābe, tālāk arī visi aizkuņģa sulas, tālāk arī visi citi uzsulkšanās procesi, visa gremošanas procesi mums notiek pamatā ūdens vidē. Ja ūdens vides nav, tad nekas labs tur nenotiek. Ja, līdz ar to mums netiek šūnām piegādāts uzturvielas. Ko vēl mums ūdens dara? Attīra organismu no toksīniem, attīra mūsu šūniņas. Šūniņas starpšūnu vidē izvada visu, kas viņām ir liekas radies. Ja, tāpat kā mums kaut kas toaletē tur paliek, tās šūniņas to visu izvada arī starpšūnu vidē, un ja tur ir pareizi šī vide apkārt šūniņām, tā vide normāli caur limfu, viss mums tas aiziet atkal kanalizācijas sistēmā un viss tiek izvadīts laukā. Bet arī, ja pietiekoši organismā ir šī ūdens. Arī svaru palīdz kontrolēt ūdens, regulē mūsu ķermeņa temperatūru, asins sastāvu, regulē ūdens. Ja, ja cilvēks ilgstoši nedzer ūdeni, asins sabiezē, veidojot dažādas problēmas ar spiedieniem, ar citām lietņām, kas saistītas ar biezām asinīm jau. Ja, tā kā arī locītavu stāvokli ūdens ļoti ietekmē un piedalās šī sineviālā šķidruma, kas ir katrā locītavā. Arī ir šķidrums, ja, kas eļļo locītavas. Ja šī šķidruma tur nav, tad locītavas netiek eļļotas vairāk, un ar to rodas visādas jau nopietnas diagnozes. Tā kā par ūdentiņu ir noteikti jādomā, un tas pirmais solis arī, ko piedāvā Coral Club. Protams, var izvēlēties daudz un dažādas veidus. Labu ūdeni var atrast arī tālāk pastīsimies gan avotos, gan labās sakās, ja? Bet ko piedāvā Coral Club, jau tādu gatavu risinājumu. Paku, veselu paku, kur mums ir iekšā 3 dažādi produkti, kas uzlabo ūdens īpašības. Līdz ar to padara to ūdeni par jau tādu, kāds mūsu organismam ir vajadzīgs. Tad mēs arī pastīsimies, teiksim, tā arī pa ūdens nozīmi, tad nedaudz variet paskatīties, ja jums parādīšu tā mazāk to bildītā. Tad tur paši redzat, ka smadzenēs ir ļoti daudz ūdens, asinīs, nieres, sirds, viss sastāv pamatā lielākā daļa tieši no ūdens. Un ja mums trūkst šī ūdens, tad mums ir visādas galvas sāpes, reiboņi, nespēki, elpas trūkumi, sirdsdarbības traucējumi, asinsrites traucējumi, tas viss mums saistīts ir ar ūdens trūkumu organismā. Un te arī redzēt, teiksim, ka būtībā ūdens trūkums, jeb izžūšana, arī ir novecošanās. Maz bērniņš piedzims, viņam ir ļoti daudz ūdentiņa, vecam cilvēkam jau ūdens jau ir pusi gandrīz mazāk nekā tas ir jaunam tikko piedzimušam bērniņam. Tā kā, ja mēs spējam uzturēt vajadzīgo ūdens daudzumu organismā, tad mums šie novecošanās procesi arī ļoti, ļoti var, teiksim, mēs viņus varam būtiski iebremzēt. Mēs, protams, nevaram panākt to, lai mēs nekļūtu veci, ja? Jo daudz procesi notiek ar gadiem, bet šo ūdens balansu mēs varam uzturēt un ļoti attālināt šo novecošanos. Ja? Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šeit arī varat pastīties tie galvenie iemesli. Es jau tā kā nosaucu tās galvenās lietiņas arī pie enerģijas. Būtiska nozīme tieši ūdenim. Bez ūdens un bez laba ūdens nekad cilvēkam nebūs enerģija. Arī ādas stāvoklis un viss arī toksīnu tad izvadīšana, par to jau mēs runājam, viss ir atkarīgs no tām, cik mēs dzeram un kā mēs dzeram un kādu ūdeni mēs dzeram. Šeit jūs varat redzēt, mums gan nav mērķis tā kā ļoti iedzināties tieši par ūdeni šodien, bet par to mēs nevaram arī nerunāt, ja mēs runājam vispār par šiem soļiem. Svarīgi ir dzert tiešām labu ūdeni. Un te var redzēt, kāds ir labs ūdens, kāds mums būtu ikdienā jādzer. Ja, variet arī uztaisīt šo skrīniņus, lai jūs atcerētos, ka mums ir jādzer sārmains ūdens, jādzer ūdens ar zemu virsmas spraigumu, ar ORP, tas ir būtībā ar enerģijas lādiņu, negatīvi lādētam. Mums ir jābūt negatīvi lādētiem tam ūdenim, ko mēs dzeram, jo tāds ūdens mums dod enerģiju. Strukturizētam un arī minerāliem, organiskiem minerāliem bagātam ūdenim. Tas ir tās pamat īpašības, kas
kas ir vajadzīgas. Un šādu ūdeni būtībā, ja viņš atbilst visām šīm īpašībām, arī sauc par tādu biopieejamu, kas ir viegli ieiet mūsu šūniņās, viegli no tām šūniņām izskalo visu nevajadzīgo, un tālāk arī visu šo starpšūnu vidi arī iztīra un sakārto, jo viņš ir viegli pieejams organismam. Ja mēs dzeram ūdeni, kas ir, teiksim, nav sārmains, viņš ir skāps, viņam ir vismaz spraigums augsts, šie ORP rādītāji pozitīvi, piemēram, ja, tad mēs no tāda ūdens būtībā, tāds ūdens mums atņems enerģiju, un viņš nebūs organismam pieejams. Viņš būs ļoti viņam grūti izmantojams, viņam vajadzēs daudz ielikt savu enerģiju, lai viņu pārveidotu par tādu, kādu organismam vajag, un mēs līdz ar to enerģiju zaudēsim šajā procesā, nevis iegūsim. Lūgums izslēgt mikrofoniņus. Kādam tur kaut kas burkšķis būs ļoti nesmuks ierakstīns. Es, protams, varu to izdarīt, bet es nezinu, vai es varu. Tāpēc man jāapstādina šārīt. Lūdzu, izslēdzam, kam nav izslēgts mikrofoniņš. Pasakojam, kad uzdosiet jautājumus, droši varēsiet ieslēgt. Un te ir par vienu no īpašībām, par ko es noteikti gribu pieskarties, ka ir viena no pašām svarīgākajām vispār mūsu veselībā. Ja mēs gribam būt veseli, tad mums ir jāuztur visu mūžu garumā savu organismā vāji sārmains pH līmenis. Mūsu organismā tas ir 7,43, piemēram, asinīs, limfā nedaudz zemāk, 7,38. Tas ir vāji sārmaina vide. Tā ir mūsu veselība. Ja mēs braucam uz leju uz to skābo pusi, un pH ir, teiksim, tur 6, 6,5, nedod Dievs 5, būtībā pie 5 jau visu onkoloģiskās problēmas veidojās, jo viss, teiksim, patogēni, dažādi mikroorganismi, visādas, teiksim, hroniskas problēmas veidojas tieši šajā skābajā vidē. Un būtībā var teikt, ka tā ir slimības puse, šī skābā vide, un šī sārmainā sadaļa, kas ir 7 un uz augšu, tā ir šī veselības puse. Ja mēs esam sārmaini, šajā sārmainajā pusē spējam noturēt savu organismu visu mūžu garumā, tad mēs arī esam veseli, un tur nav ne teoretiski, ne praktiski iespēja izveidoties slimībai, jo slimības veidojas tieši šajā skābajā vidē. Tāpēc tik svarīgi ir katru dienu par to domāt, un kā tad mēs to varam uzturēt. Pirmkārt jau tas ir nav stress, kā saka, dzīvot mierā, bez stresa, un ja tas stress ir, tad strādāt pie tā, lai mēs ar viņu tiktu galā, ja mums nebūtu viņš. Mēs varam mierīgi dzīvot, jo stress ļoti pieskābina mums šo organismu iekšējo vidi un arī pārtika, ko mēs ēdam. Diemžēl mūsdienu cilvēces pārtika ir tāda, kas vairāk ir skāba nekā sārmaina. Mūsu senči ēda 80% sārmainu un 20% skābu pārtiku. Šobrīd viss tas ir otrādi apgriezies un ēdam 80–90% skābu. Viss, kas ir pieejams, gandrīz veikalos, un kā 10–15% tik ir pieejami, kas ir normāla sārmaina pārtika. Jo sārmaina pārtika ir pamatā viss tikai svaigi dārzeņi, daļa svaigu augļu, skābo ogu, principā, zaļumi visi arī svaigi, jā. Un arī ne visi vairs veikalā, diemžēl, kas audzēti ar visādām ķīmijām un nedabīgā vidē, audzēti dārzeņi arī pat tie vairs nav sārmaini. Tādi, kā viņiem no dabas ir jābūt. Tā kā to sārmaino nav tik viegli atrast un ar to uzturēt ar šo pārtiku. Un, protams, tas ir ūdens. Jo ūdens arī mūsu organismā veido šo sārmaino vidi, ja mēs dzeram sārmainu ūdeni. Tāpēc vislabāk īstenībā ir dzert ūdeni kaut kur no 7,5 līdz 8. Vēl 8,5. Ļoti sārmainu ūdeni arī nav pārāk labi ilgstoši dzert. Teiksim, tur 9–10 arī tāda ūdeņa pieejami, bet tomēr tas diezgan spēcīgi izmaina mūsu kuņģa skābes saturu, ja tāda ilgstoša lietošana, tādu ļoti sārmainu ūdeni. Viņu var lietot, bet tad nelielos daudzumos. Un visādā ziņā ne ēšanas laikā, ne pirms, ne pēc ēšanas, bet, teiksim, starp pēdienreizēm vai no paša rīta. Ja gribas tādu ļoti sārmainu ūdeni. Bet labāk būs kaut kāds 7,5 līdz 8, 8,5. Tāds normāls ūdentiņš, kas mums netraucēs arī kuņģa skābei normāli strādāt un arī neizjauks mums iekšējos šos procesus. Bet, protams, tiem, kam jau kaut kādas hroniskas problēmas, ir visādas jau nopietnas diagnozes un lietiņas, tur vajag ļoti sārmainu ūdeni, viņi var droši arī kādu laiku dzert tādu ļoti sārmainu ūdeni, lai paceltu šo pH līmeni organismā. Vēl jāatcerās, kas arī veido šo skābo vidi organismā, tie ir dažādi iekaisīgie procesi.
Ja organismā dzīvo dažādi parazīti, baktērijas, vīrusi, sēnītes, visādi citi patogēni, viņi arī izdala dažādus toksīnus, kas ir arī skābi pēc pH, un atkal šī vide mums saskāpst, jo mums ir šādi visādi patogēni tur iekšā, un tie arī mums pamatā izraisa visus šos iekaisīgos procesus. Ja ir iekaisumi organismā tādi ilgi tekoši, ilgi notiekoši, ilgstoši, hroniski, viņi visi novedīs arī pie šīs skābās vidas. Tā kā saprotam to, cik svarīgi ir būt sārmainiem. Tā, tad aptīšo sevi mums jautā, korāla maina uz kādu pH paceļ, tā, tas sagriezās. Korāļu ūdens paceļ, atkarīgs kādā koncentrācijā mēs taisam. Jā, tas par visiem produktiem atkarīgs, ja mēs, teiksim, uz to 1,5 litru liekam vienu paciņu, tad viņš būs kaut kur, 7,5 līdz 8 tajās robežās. Ja mēs, teiksim, taisīsim uz glāzi ūdens, protams, ka tad mums tas sārmainums, tā koncentrācija būs daudz lielāka, ja uz mazāku ūdens tilpumu, un līdz ar to tad viņš, protams, būs daudz sārmaināks. Ja, tā kā tādā veidā mēs varam korģēt, tāpēc arī, piemēram, slimības laikā ļoti iesaka dzert ļoti sārmainu ūdentiņu, lai ātri paceltu šo no šīs skābās vidas uz šo sārmaino vidi organismu, viņš ātrāk varētu atvesļoties, jo atceramies, imunitāte strādā tikai sārmainā vidē, fermenti ražojas normāli, lielākā daļa tikai sārmainā vidē, hormonālais process vispārējais arī norit tikai sārmainā vidē, tā kā, ja mums ir kādas problēmas ar imunitāti vai ar kaut kādām iekaisīgiem procesiem, jā, tad ļoti svarīgi pacelt ātrāk šo pH sārmaino vidi organismā. Tad vēl viena lietiņa ļoti svarīga ir šis ORP rādītājs, tā ļoti negribu iedziļināties viņā, tad mēs visu šo aizņemsim šo zūmu ar to tēmu, bet ļoti svarīgi saprast, ka ūdens, kas ir no dabas, kas ir dzīvs, viņš ir normāls negatīvi lādēts. Mums ir vajadzīgs negatīvi lādēts ūdens. Jā, tā kā asinīs mums arī ir kaut kāds plus 59, tas ir nedaudz tā kā plusos, jā, nervu šūniņās arī tur. Un mums tad būtībā, lai mēs noturētu šo pareizo enerģijas balansu, ir vajadzīgs šis mīnus ūdens. Ja, un ja mēs dzeram tādu, kas ir visi veikalu ūdeņi, kas ir liela daļa arī krānu ūdeņi, kas jau ir kaut kādā veidā apstrādāti, ja, kas ir nedabīgi, vairs nav no dabas, tad līdz ar to mums tā kā enerģija aiziet, jo organismam ir pašam jāpārveido šis ūdens, viņam jātērē savu enerģiju, lai viņš to ūdeni pārveidot, jo viņš nevar izmantot tādu ūdeni, piemēram, tur ar, kāds, teiksim, ir krānūdeņi chlorētie, kuri plusi milzīgi, ja, un dažādi, teiksim, šie veikalu ūdeņi, tur visur aiziet milz enerģija. Būtībā te jūs arī redzat dzīves ūdentiņš, kāds viņš mums ir, zemu virsmas sprēgumu, tīrs normāli, ORP negatīvs, sārmains no 7,5 līdz 8, vidējas cietības un bagāts ar organiskiem minerāliem, kas arī ļoti, ļoti svarīgi. Labi ūdentiņi, kur atrast tātad avoti, dziļurbumi, tīri aku ūdeņi, un arī šeit ļoti daudz, es zinu, ka šeit arī ir koraļu meitenes, kas jau pazīst šo koraļu kalciju, korālu mainu. Latvijā mums viņš ir ļoti labi pieejams. Mēs varam katru dieniņu šādu koraļu paciņu, kas arī no dabas ir, dabas produktiņš, tikai tīrs koralīts tur ir, piemest pie ūdentiņa, un viņš mums pārveidos visus šos parametrus uz tādiem, kā tur bija minēts, kādam ir jābūt biopieejamam labam ūdentiņam, kuru mūsu šūniņas var viegli izmantot. Tā kā arī šāda iespēja pilsētniekiem, kuriem varbūt nav iespējas tikt pie avotiem, pie tīriem aku ūdeņiem, jo un arī aku ūdeņi, diemžēl, nevienmēr atkarīgs kādā vidē viņi ir, viņi vienmēr nav sārmaini, pat arī avotu ūdeņi, ne visi avoti ir labi un sārmaini, tā kā tur arī ļoti, ļoti ir jāskatās. Jā, un tad, kā jau minēju, var izmantot arī šādu gatavu kompleksiņu, kur ir iekšā gan jau šis koralis, tur vēl arī citi ūdens uzlabojoši produkti ir, kas veidos šo sārmaino vidi, pacels šos ORP rādītājus tāds, kā mums vajag, jā, veidos visu to šūnai šo vidi apkārt tādu, kāda viņai ir nepieciešama, lai viņa normāli varētu darboties. Tā kā šāds kompleksiņš ar viņu arī bieži mēs iesākam, kā tādu pirmo solīti tieši ar šo hidratāciju, padzirdot šūniņus ar labu ūdentiņu. Otrais solītis mums ir attīrīšana. Tad, kad mēs esam visu padzirdējuši šūnas ar ūdeni, visu šo vidi sakārtojuši ūdens vidi, tad ir svarīgi tām zivtiņām to akvāriju, kā saka, iztīrīt. Jā, kam ir zivtiņas, droši vien arī ziniet, ka, ja ilgi netīra akvāriju, tad zivtiņas arī aiziet bojā. Viņi nevar dzīvot netīrā vidē. Vismaz reizi mēnesī akvārijas ir jātīra. Mūsu organisms tieši tāpat. Ja? Mēs bieži iedomājamies, ka
ka kaut kas mums ir savādāk, bet mēs esam tādi paši dabas un dieva veidojumi, un arī mums ir svarīga šī tīra iekšējā vide. Izvadīt laukā šos toksīnus, kas mums veidojās gan šūnās pašās, kad viņas darbojās, gan arī no āra, ko mēs ar ēdienu apēdam, ar gaisu ieelpojam un dažādi citādi, ko mums arī dažādi šie parazīti dzīvojot organismā piesārņo ļoti, ļoti mums šo iekšējo vidi. Un visi tie toksīni mums ir saulēcīgi jāizvada laukā. Kādreiz varbūt bija daudz vieglāk mūsu senčiem, viņi dzīvoja tādā tīrā vidē, dzēra tīru ūdeni, ēda tīru pārtiku, un tā toksiskā slodze bija daudz, daudz mazāka. Un organisms bieži vien pats ar to tika galā, plus vēl kaut kādas pretparazītu kūres, tur pirtis ar limfas tīrīšanām, ja, un tas viss aizgāja. Mūsdienās, diemžēl, tā nav, jo pārtika viss ir ķimizēta, gaiss mums ir tāds, kāds mums viņš ir, jā, zemīte ir tāda, kāda viņa mums ir, un līdz ar to, protams, tas tā toksiskā slodze plus stress, jā, kas kādreiz nekad tāds nav bijis mūsu senčiem, un līdz ar to veidojās ļoti, ļoti toksiska šī vide, kurā šūniņas nevar normāli vairs eksistēt, un organisms netiek vairs galā. Normālā variantā mums ir izvadu sistēmas, zarnu trakts, mums ir nieres, mums ir caur aknu iet visu filtrācijas procesu, un caur zarnu traktu izvadās lauka, organisms pats daudz ko dara. Jā, bet ja viņam tā ir pārslodze jau toksiskā, tad jau viņš to vairs nespēja paveikt, un ir jāiet viņam palīgā. Un tad arī šeit, te jūs tā varbūt arī nepaspēsiet daudz ko izlasīt, bet būtībā organismu piesārņošanās notiek pakāpeniski. Un ir daudz etapi, kā mēs varam novērot jau pēc pazīmītēm, ka organisms jau piesārņojās. Un ja mēs saulēcīgi to piefiksējam, tad mēs tajā brīdī sākam attīrošos procesus un iztīram un atkal atgriežamies jau pie normāls, tīras, sakārtotas šīs vides. Un arī šeit jūs, piemēram, redzat, kā notiek vispār organismu piesārņošanās ar gadiem. Jā, tas cilvēks, viņš piedzimst no sākuma tīrs, ideāls ķermeņa stāvoklis, un kāds viņš jau beigās vecumdienās ir, viņam liela daļa šķidruma ir piesārņoti, jau daudz sārņu, un mikroelementu daudzums, minerālu daudzums pakāpeniski samazinājās. Līdz ar to tā arī ir novecošanās, tas ir novecošanās process. Un tāpēc mums tik svarīgi, ja mēs ilgi gribam būt veseli, aktīvi, ir tieši šo tīro vidi uzturēt maksimāli, ja, un arī šo minerālu daudzumu nodrošināt organismam visu mūža garumā, neļaut viņam būtiski samazināties. Kaut, principā viņš samazinās ar gadiem, jo ir sliktāk kuņģa skābes izdala un daudz lietiņas sliktāk uzsūcās, zarnutrakts sāk slikt strādāt vecākiem cilvēkiem gados jau, un tas ir tad ir jo īpaši vairāk ir jāpiedomā pie tā, kā uzņemt šos minerālus. Ja, un kā nodrošināt šo tīro zarnu traktu, šo tīro iekšējo vidi. Un, teiksim, lai tāds arī solīts, ar ko mēs arī bieži sākam, tas arī bieži ir gandrīz kā pirmais solis, un var likt arī kā otro, bet ļoti bieži mēs arī ar šo sākam programmiņu, kas arī tāda ļoti laba, tieši tāda viegla, maiga, attīroša programmiņa, kas tā kā visas izvades sistēmas mums nedaudz patīra jau, palīdz izvadīt jau ūdenī šķīstošos un taukos šķīstošos toksīnus, jo tur mums arī ietilpst koraļu ūdens jau iekšā un arī vēl citi produkti tieši ūdens uzlabošanai un arī ietilpst tādas lietas kā fermentu kompleksi un lecitīns, kas palīdzēs aknai, kas palīdzēs mūsu detoksikācijas sistēmām jau izvadīt taukos šķīstošos toksīnus. Un līdz ar to organismam jau būs daudz, daudz vieglāk. Ja, un pēc tam, jau pēc šādas vieglas, maigas izvadu sistēma atvēršanas, mēs jau tālāk varam darboties nopietnāk, jau konkrēti tur ar, ko mēs parunāsim, ar parazītu programmiņām, ar zarnu traktu attīrīšanām. Tāpēc mēs bieži arī šo programmiņu varam sākt. Var pat neiet to ūdens paku, var uzreiz sākt arī ar šo paku. Bet es iesaku īstenībā tiem, kam ir kādas problēmas, sākt labāk maigāk, sākt ar ūdentiņu, pēc tam turpināt ar šo Coral Detox programmiņu, un tad jau pārējās lietiņas, jau pārējos solīšus būs daudz vieglāk iziet bez kaut kādām komplikācijām. Jo jāatcerās arī vienmēr ir tas, ka tad, kad mēs organismu sākam kārtot, it sevišķi sākam viņu tīrīt, vienmēr būs problēmas. Droši vien daudz meitenes varbūt arī pastāstīs, kam ir bijusi tāda pieredze, kad sāk kaut ko aiztikt, ja, kā saka, tad viss, kas izpeld ārā. Ja, un sākās visādas, teiksim, nepatīkamas sajūtas, ja tur var visādas sliktas dūšiņas, galvas sāpes parādīties, jo mēs sākam tos toksīnus tur aiztikt un viņus tur vandīt
uz augšu, jā. Īpaši, kad zarnu trakts sākam dziļāk jau tīrīt, jā, visi tie toksīni, kas kaut kur dziļi stāvējuši, viņi mums visi tiek pacelti augšā, un, protams, tas viss izraisa tādas saindēšanās simptomus organismā, kamēr viņš tiek galā, un to visu izved laukā. Tāpēc, kam ir daudz problēmu, labi ir sākt pakāpeniski. Sākt, kad mēnesīt ūdeni dzert, tad ūdens pakoja, vienkārši padzert labu ūdeni, tur ar korolīti, pēc tam jau otrā mēnesī iziet šādu detoksu paku, kam viss ir kārtībā, tie var arī uzreiz sākt ar šādu detoksiņu vieglu, un arī viss būs ļoti labi. Nu, un tad jau, kā teicu, ir organismā arī dažādi patogēni. Lai kā mēs tur teiktu, mums ir viņi vai nav, bet lielākā daļa cilvēku, praktiski visiem viņi kaut kādi ir. Jā, un kaut kādā dzīves posmā mēs ar visiem viņiem sastopamies. Un līdz ar to ļoti svarīgi ir iemācīties ar viņiem arī tikt galā. Lai viņi mums nesaimniekotu, bet mēs tomēr par viņiem būtu saimnieki un noteiktu, kāda mums būs tā veselība. Ja mēs pieļausim, ka viņi tur saimnieko, tad, visticamāk, ka mums laba veselība noteikti nebūs, jo parazīti apēda mūsu uzturvielas, viņi piecūko visu šo iekšējo vidi, jo mēs viņiem esam gan kā ēdnīca, gan kā toalete, ja? Viņi dzīvo mūsos, un viņi ir ieinteresēti, tā kā pēc iespējas vairāk saņemt priekš mums, lai dabūtu enerģiju vairoties, attīstīties. Īpaši sēnes ir ļoti agresīvas, ja? Kam ir saskars sēnēm, droši vien arī ziniet. Viņas ļoti agresīvas toksīnas izdala, kas pēc tam rada ļoti liels problēmas mums dažādās mūsu sistēmās un dažādas veselības problēmas. Tā kā ļoti svarīgi ar to visu arī tik galā. Šeit ļoti labi ir izmantot arī tādu gatavu kompleksu. Viņi var, protams, izmantot arī dažādus augus, dažādas tējas. Mums ir dažādas iespējas, bet šeit mēs tā kā runājam jau par gataviem risinājumiem, kurus ir viegli katram paņemt, jo ne katrs varbūt māk salasīt tur pareizos augus un pareizi viņus sakombinēt un pareizi to visu izdarīt. Pareizās devās, tad šeit, teiksim, jau viss ir smuki salikts par noteiktām sastāvdaļām. Lūdzu, izslēdzam mikrofoniņus, kamerā atstāts mikrofoniņš ieslēgts. Un viss tā kā, lai notiktu pēc iespējas maigāk šī attīrīšanās, jo attīrot parazītus, atceramies, var būt ļoti liels sarežģījumi. Ja mēs to darām nepareizi, ja mēs to darām kaut kā pa ļoti strauji, ar ļoti agresīvām kaut kādām metodēm, ar kaut kādiem ļoti aktīviem augiem, ne katram viņi der, tad šeit, piemēram, ir iespēja tā ļoti maigi attīrīties. Jā, šādu komplektiņu, arī mēnešu komplektiņu, jo tur ir iekšā dažādas attīrošās zālītes, 13 dažādi augi, plus tur arī dažādi fermentiņi un aknu atbalstošie produkti, jo, kad tīram parazīts, ļoti svarīgi ir akniņai palīdzēt, lai viņa tiktu ar to visu slodi toksisko galā, kā viss tas jau te ir iekļauts iekšā, arī fermenti, kas arī ir svarīgi pie pretparazītu programmām. Tā kā viegli izmantot šādu gatavus komplektus. Ir arī komplektiņš 2 mēnešiem, kas ir parašildu plus. Tur vēl ir klāt arī skudru koks un melnais rieks, tieši vairāk arī uz sēnēm un baktērijām. Jā, strādās uz parazītiem, plus vēl arī uz sēnēm un baktērijām. Tā kā būs tāds jau spēcīgāks efekts un arī 2 mēnešu garumā šī programma ies. Un te arī, teiksim, varat redzēt, kāds izskatās mums zarnu trakts, kad viņš ir piesārņots un kāds ir jābūt tīram zarnu traktam. Un tad arī droši vien saprotiet, ka šādā tīrā zarnu traktā mums labi uzsūksies uzturvielas, mūsu šūniņas būs labi pādušas, viņas saņems visas vajadzīgās sev barības vielas, ja mēs, protams, labi veselīgi ēdīsim, ja. Un tādā kā tur tie pārējie zarnu trakti, tur nekas normāls nenotiks, un, protams, ka tur cilvēkam būs ļoti nopietnas hroniskas diagnozes, un, principā, tie arī ir cilvēki ar dažādu veidu onkoloģijām, tie reāli zarnu trakti no reāliem cilvēkiem. Tā kā ļoti, ļoti svarīgi, kas notiek zarnu traktā mums. Ja? Un, lai to zarnu traktu attīrītu, tad ir jau nākošais etapiņš, jau dažādas programmiņas tieši zarnu traktu tīrīšanai, bet to mēs varam darīt tikai tad, kad mēs esam padzēruši ūdeni, pietiekoši hidratāciju šūnām, kad ir jau izvadīti daļa šo toksīnu, ūdenī šķīstošo un tauko šķīstošo no organisma un ir attīrīti parazīti un visi šie mošķi, tad mēs tā nopietni varam tīrīt zarnu traktu. Un zarnu trakta tīrīšana tas arī tāds ļoti nopietns process. Tur ir vajadzīgi fermenti, sorbenti, vēdera mīkstinošie, šķiedrvielas, žulti dzenošie, urīna dzenošie. Jā, visām šīm komponentēm ir jābūt tīrot zarnu traktu. Ja kaut kas no tā nav, tad mums atkal kaut kāds process no tās tīrīšanas nenotiks pilnvērtīgi un nebūs pilnvērtīgi šī attīrīšanās, jo katrs no viņiem tur dara savu darbiņu. Šķiedrvielas tur visu uzzirdina, noskrubina kā slotiņa no sieniņām.
teiksim, fermenti visu to sadala, sašķeļ, sorbenti to visu absorbē, savāc, un tālāk ar lielu ūdens daudzumu tas mums viss iziet laukā, un vēl vēdera mīkstinošie, tiem vēl ir tā kā jāpadara viegli tā vēdera izeja, jā, un plus atbalsts aknei un ierēm. Tā kā, un tad tā ir pilnvērtīga zarnutraktu tīrīšanas programma. Nu, un var, protams, kombinēt to pats un visu šīs komponentes salikt, jā, kam ir zināšana to darīt, bet ļoti viegli ir izmantot jau gatavas programmiņas. Ir mums, teiksim, tāda programmiņa kā Kolavada Light, vieglā, kur ir izstrādājis tāds kanādiešu zinātnieks Alberts Zērs. Viņš 25 gadus ir strādājis, lai šādas programmiņas mums būtu. Jā, viņš ir zinātnieks un viņš arī naturopāts, viņam ar tur senči ir bijuši jau naturopāti, strādājuši ar visādām zālītēm. Un ļoti interesants cilvēks, arī esmu satikusi personīgi viņu. Un viņš tiešām visu savu mūžu ir veltījis, lai mums cilvēkiem būtu šādas attīrošas programmiņas, un mēs varētu attīrīt savu zarnu traktu. Un ir vieglāk kolavada priekš tiem, kam nu, tā kā nepatīk badoties vai nedrīkst badoties. Un ir arī tāda nopietnāka Kolavada Plus un Kolavada Green, vēl divas programmas, kur jau ir 4 dienu badošanās mums iekšā. Ja, un tad attiecīgi tā badošanās laikā notiek tāda nopietna attīrīšanās procesi. Tā kā varam izmantot jau, teiksim, šādas gatavas programmiņas, 2 nedēļām viņas ir, kad mēs vienkārši 2 nedēļas, mums ir salikts, viss tur sagatavojamies, tīramies un atjaunojamies. Arī tā ļoti maigi, pareizi, lai viss tas notiktu, nevis tikai mēs tur kaut ko tagad tīrīsimies uz dullo, ja pa priekšu ir jāsagatavo 7 dienas organismus, jā, noteiktiem produktiem, visādām zālītēm, tad notiek tas attīrošais process ar ļoti spēcīgiem sorbentiem. Ja, tur ir iekšā balto mālu pulveris un dažādi citi spēcīgi sorbenti. Un tad pēc tam ir jāatjaunojās. Tad 3 dienas notiek šī atjaunošanās. Tā kā nu, tādas ļoti ērtas un ļoti efektīvas programmas. Nu, un tad, kad mēs esam attīrījušies, tad mēs varam organismu sākt barot. Tikai tajā brīdī mēs varam sākt, nu, tā kā, protams, kad ēšana, te neiet runa par varbūt tādu ēšanu, kā mēs ēdam, jā, bet šeit tieši par tādu papildus barošanu, par to, ka mēs barojam savas šūnas. Jo, teiksim, mūsu šūniņas neēd tur kaut kādas karbonādes un siļķis kažokā, ja mūsu šūniņas ēd noteiktas uzturvielas. Ja, un ļoti svarīgi ir viņām tieši to arī nodrošināt. Protams, vislabāk, ja tas ir ar pārtiku, bet, nu, paši saprotiet, kaut kā arī būs, laikam, ka te ir, teiksim, ko vajag mūsu šūniņām, tātad 28 aminoskābes, 12 minerālus, 15 vitamīnus. Un tās svarīgākās lietas - 3 augstskābes, fermentus un labās baktērijas. Tas mums ir savām šūnām jāiedod katru dienu, visu mūžu. Bet, nu, saprotiet, ka pirmkārt jau pie termiskās apstrādes te arī var redzēt, ka pie termiskās apstrādes, piemēram, tur aminoskābes mums sadalās, minerāli kļūst par ne tādām formām, kā vajadzētu, fermenti pazūd, augstskābīts arī sadalās un noteiktos grādos, ja. Līdz ar to mums, protams, termiski apstrādājot ļoti mēs masu ko uzņemam, bet ne tik daudz, kā vajadzētu. Savukārt svaigu lietot, nu, ne katrs to varbūt arī spēj izdarīt. Atkarīgs arī, protams, no zobiem, no kuņģa, kā viņš labi strādā un zarnu trakts. Un arī, protams, daudz cilvēku to vienkārši nedara, jo vienkārši mūsdienās nav nemaz tik ļoti pieejamas visas šīs svaigās, zaļās un labās lietiņas. Tā kā ir diezgan liela deficīta cilvēkiem līdz ar to. Ja, un šeit arī, piemēram, var redzēt vēl tāda ļoti nopietna lieta, kas arī ļoti pētīta, variet papētīt internetā, ir daudz datu par to, kāds, teiksim, zemē bija minerālu sastāvs gadsimta sākumā, kad pirmie dati ir minēti, kad tika uzskaitīti, ja, un kāds minerālu sastāvs zemē ir tagad. Protams, katrā vietā viņš ļoti atšķirās, bet var teikt to, ka ļoti būtiski samazinājies ir minerālu daudzums vispār pa šo pēdējo gadsimtu. Un minerāli ir ļoti maz, un tāpēc arī izaudzējot labus dārzeņus pašam, tā minerāla daudzuma tur vairs nebūs. Ja kādreiz pietika apēst tur vienu burkānu, lai uzņemtu vajadzīgo A vitamīnu daudzumu, ja, tad tagad, piemēram, ir jāpēd jau vesels kilograms burkānu, lai to pašu daudzumu dabūtu. Un tā ir ar ļoti daudzām minerālu vielām, ar dzelzi, tur ābolos, ar vēl visām lietņām ir ļoti mainījies šis sastāvs zemē, augsnē. Tāpēc līdz ar to arī pat tie, kas audzē paši visu, arī nebūtu vienmēr var nodrošināt, un kur nu vēl tie, kas ēd visādus veikala dārzeņus, ja, kas ir vispār ar ķīmijām mākslīgi audzēti.
Un līdz ar to mēs nonākam pie tā, ka, kad mums ir arī jāpapildina šis savs ikdienas uzturs, jāsaprot, kur mums ir šie deficīti. Ja mēs mazēdam zaļumus, tad mums trūkst aminoskābes. Ja mēs mazēdam traknas, ziltiņas un eļļas nemīlam, un avokādu arī ne īpaši, ja, tad mums ticamāk trūkst omegas, mums ir jāēd augstskābīts papildus, jālieto. Ja mēs, teiksim, mazēdam vispār visādus svaigus dārzeņus un īpaši augļus un ogas maz ēdam, tad mums noteikti jāpapildina vitamīnu daudzums ir. Jā, īpaši C vitamīns un D vitamīnu daudzums, teiksim, arī ļoti īstenībā mūsdienās ir problemātisks ļoti daudz cilvēkiem. Vispār lielākajai daļai cilvēku ir D vitamīna trūkums. Cinka trūkums ļoti nopietns šobrīd ir, joda trūkums. Tā kā ir jāskatās, ja ir problēmas ar vairogdedzi, ir jāstāsta, kas vispār notiek ar šo jodu, jo organismam, ja viņam kaut kas trūkst, viņš kaut ko nevar izdarīt. Saprotiet, ja jums, piemēram, liek izvārīt, parasti saku, biešu zupu un nedos bietas, jā, un jūs nevariet izvārīt biežu zupu, jūs teiksiet, nē, tas nav iespējams. Bet mūsu organismam cilvēki gaida, ka organisms spēs to izdarīt. Jā. Viņš nedos jodu un grib, lai vairogdedze strādātu normāli. Jā, teiksim, vai nedod cinku un grib, lai notiktu visi imunitātes procesi pareizi. Tas nav iespējams. Jā. Vai, teiksim, ja smadzenēm trūkst magnija vai sirsniņai trūkst kālija, nebūs. Viņa nevar strādāt normāli, ja viņai nav šo izēvielu. Tāpēc tās lietas arī dziļi jāsaprot. Un, ja trūkst šo nutrientu, ir noteikti viņi jāpapildina. Mūsdienās, principā, tas ir gandrīz katram, ir kaut kādi trūkumi, jā, ir visiem cilvēkiem. Un līdz ar to arī tāpēc ir šajā brīdī mēs varam sākt barot, bet tikai tad, kad esam attīrījuši, atbrīvojušies no parazītiem, iztīrījuši zarnu traktu, tad mēs varam sākt likt iekšā tās labās lietiņas, kas mums iztrūkst. Ātrāk to darīt nav īpaši jēgas. Jā, kaut ko var, ja tur akūtas situācijas, bet principā mums jāsaprot viss tā šī veselības koncepcijas sistēma. Un ir arī gatava, piemēram, programmiņa, kuru var izmantot, var, protams, atsevišķi produktiņas dažādas izmantot, kas no kuram tur iztrūks dažādu vitamīnu, minerālu kompleksiņas, bet ļoti labi arī šāda gatava programmiņa ir NutriPak, ja, kas speciāli barošanas paka, tur ir gan labs ūdentiņš jau iekšā, gan arī tur ir spirulīna, kur ļoti daudz aminoskābītes, lecitīns, kur ir taukskābītes, omegas tur ir iekšā, labās baktērijas tur ir iekšā, tā kā tāds, jau tāds kompleksiņš ir priekša barošanas. Kā mēs varam šo šūniņus pabarot. Ja te vēlreiz, kas mums ir vajadzīgs šūniņām, tas nepieciešams galvenais, ka katru dienu. Nav tā, ka mēs tur vienreiz varam apēst tur ziltiņu, citu dienu, kur mēs dabūsim tās omegas. Mums ir katru dienu, tad vienu dienu ziltiņu, citu dienu kādu eļu, citu dienu avokādo, bet mums katru dienu ir jāiedod organismam taukskābītes, tāpat arī šie vitamīni, minerāli, ja, tam jābūt katru dienu. Un tad, kad viss šīs lietiņas ir paveiktas, noteikti vienmēr ir jādomā, principā tas jādara paralēli arī par šo 5. soli, tā ir aizsardzība. Organisms ir jāpasargā. Šeit mums ļoti ir vispār jādomā par šiem brīvajiem radikāļiem, kas mums nodara ļoti lielu postu, un arī visi iekaisīgie procesi, kas notiek pamatā, tur arī veidojās šie brīvie radikāļi, ir jāmāk pasargāt organismus no viņiem. Un tur arī tātad mums ir antioksidanti, droši vien esat dzirdējuši tādu vārdu, antioksidanti, kas ļoti spēcīgi tiek galā ar šiem visiem brīviem radikāļiem, uztur organismā šo pareizo iekšējo līdzsvaru. Tāpat arī pie aizsardzības mums noteikti ir jādomā, ar ko mēs mazgājam savus matiņus, ar ko mēs mazgājam savus zobiņus, vai tur nav visādas ķīmiskas vielas, ko mēs smērējam īpaši sievietes sev uz ādas, cik tas ir dabīgs viss šīs smēras un dažādi krēmi un maskas un viss, ko mēs tur liekam, cik tur ir dabīgs un maksimāli bez visa tā kaitīgā. Ja? Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums. Un tā ir tā aizsardzība, ko mēs ikdienā pasargājam savu organismu. Un šeit arī pie tā piedara noteikti arī stress. Ja, tad cik mēs no stresa vispār cenšamies pasargāt savu organismu ikdienā. Kā mēs strādājam, lai šo stresa noturību palielinātu. Un tā pieslēgšu cilvēciņi. Tā. Jā, un te, teiksim, arī ir vesels komplektiņš, arī imunitāte piedara pie tās aizsardzības sistēmas, jo mūsu organisma galvenā aizsardzības sistēma vispār ir mūsu imunitāte. Un imunitāte ir tā, kas nepieļaus, ka mūsu organismā ienāk dažādi svešie patogēni, ja, un tur sāk saimniekot. Līdz ar to novad mūs līdz nopietnām problēmām. Tāpēc ir arī tāds komplektiņš imunitātes paka, speciāli, kur ir iekšā dažādas lietas, tur ir dažādi vitamīni, arī dažādi dabas antibiotiķi,
kas palīdzēs imunitātei strādāt ar imunmodulātori, kas nodrošinās labu, spēcīgu imunitātes darbību. Bet atceramies, ka mēs ar to nesākam, mēs sākam ar visu to pārējo, 1., 2., 3., 4. solīti, un tad mēs nonākam jau pie šī 5. soļa. Tā kā tas viss ir ļoti svarīgi, tieši šī sistēma. Ja mēs darīsim visu otrādi, ja, teiksim, sāksim no šodienas tīrīt zarnu traktu, nebūsim vispār neko tur ūdeni dzēruši un parazītus iztīrījuši, mums būs ļoti liels problēmas tīrot šo zarnu traktu. Man ir bijuši cilvēki, teiksim, kas tā uz dullo sāk tīrīt uz savu galvu, un pēc tam ir visi noklājušies, viss ķermenis ar pumpām. Jā, un ļoti liels problēmas, un kasās un niez, un nevar to visu tik galā, jo tā ir milzīga toksiskā slodze, kas pēkšņi tiek pacelt augšā. Nav tas viss tas pakāpeniskums izdarīts, jā. Ūdens nav dzerts, nav kas to visu skalo, tīra, izvads sistēmas vēl nav atvērtas, un uzreiz sāku tīrīt šo zarnu traktu, un ir ļoti organismam, viņam ir liela slodze, viņš netiek ar to visu galā. Tāpēc jābūt ir šai sistēmai mums, jā. Da jūs redzat visus tos 5 solīšus kopumā. Jā, tātad sākam ar ūdeni, tad maiga tīrīšana, pretparazītu programmiņas, barošana un aizsardzība. Un tā būtībā arī ir šī veselības koncepcija, kas ir svarīga katram, ja mēs gribam būt veseli. Protams, mēs šeit nerunājam par tādām lietņām kā kustības, kā tādas ikdienas lietiņas, kas mums arī ir svarīgas. Ja? Tā kā tas arī vēl viss papildus, jā, pie šiem 5 soļiem. Tāpat arī nav stress, jā, bet būtībā to mēs visi arī šeit varam iekļaut iekšā pie aizsardzības. Jā, būtībā pie aizsardzības mums iekļaujās gan imunitāte, gan kustēšanās, gan normāla cilvēciska ēšana, ka mēs vienkārši sargājam sevi no visa, kas mums ir kaitīgs. Jā, tā kā mums par to ikdienā ir jādomā, jo mūsdienās tas ir ļoti visapkārt mums tas viss, vai ne? Te jūs arī dažus rezultātus varat uzmest aci, bet principā jūs šodien tūlīt dzirdēsiet arī dzīvus rezultātus, ja? no dzīviem cilvēkiem. Šeit ir arī no dzīviem cilvēkiem, ja? Vienkārši savākti dažādi rezultāti, ir ļoti daudz. Izvēlējos vajag būt tādus efektīvākos un tādus acīm redzamākos, ja? Kas notiek, ja cilvēks iziet pareizi šādu veselības koncepciju. Pamatā visi šie cilvēki ir izgājuši gandrīz visu šo ceļu, ir kas varbūt ir tikai daļu izgājuši un jau ir dabūjuši uzlabojumus, jo bērniem mēs noteikti nedodam nekādas šādas dziļās zarnu trakta tīrīšanas. Bērniem mums pietiek iedot ūdentiņu, padzert un iztīrīt parazītus. Ja bērniem mums nevajag šo paku gatavo, viņam vienkārši iedodam melno riekstiņu, lucerniņu, papaju vai kādu citus augu preparātus un patīram šos parazītus. Viņiem jau viss bieži vien sakārtojās. Un, protams, arī tālāk visu šo barošanu ar vitamīniem, ar minerāliem, visu to arī bērniņam ir vajadzīgs iedot. Šeit arī bija ļoti maz pavisam bērniņš, kam bija ļoti liels problēmas līdz asinīm, tika viss noplēsts, ja bija spēcīga psoriāze, un arī mammīt bija visu izdarījusi, arī šeit pat no mūsu grupiņas, laikam šodien nav viņas, bet ilgi nevarēja ar ko vispār tik galā. Ja, un tad mēs arī sākām, tur bija vairāk ar sēnēm jau arī problēma, pretsēnīšu programmas izgājām, dzerām ūdentiņu, bišķi arī diēta ierobežojošā bija, kad viņam netika dots nekas, kas varētu barot šīs sēnes un parazītus, un patiski jau pēc tam redziet, kas bija pēc laikam bija 4 vai 6 mēneši, un līdz šim vēl tikko mammītei prasīju, kā ir, viņa teica, līdz šim jau bērņiem ir, tagad viņam ir 4 gadiņi, un joprojām nekas nav atgriezies. Tad, ja mēs to pareizi darām un turpinam arī ievērot, jā, visu šo programmiņu arī turpinam bērniņu regulāri attīrīt no parazītiem, regulāri dot viņam ūdentiņu dzert, domāt, vai viņam visi deficīti ir nosakti, jā, tad arī nekas mums arī neatgriežās. Un te arī dažādi piemēriņi vēl, jā. Tā kā variet redzēt, ja arī, teiksim, ir nopietnām problēmām lieko svaru ar krampju lēkmēm cilvēks, vai ne, un arī viss tas lēnām pakāpeniski pazūd. Jāsaprot, ka, protams, tas nebūs uzreiz, tas nebūs 1., 2. mēnesis, tieši tāpēc mums bieži ir šīs 90 dienu maratoni, tās 90 dienu programmas, kur arī mums principā iekļaujās. Mēs sākam vienmēr tur ar korālu detoksu, smagākos gadījumos varam arī ar ūdentiņu sākt vienkārši, parasti ar korālu detoksu, tādu maigu tīrīšanu, pēc tam mums iet dziļā zarnu trakta pretparazītu programma, pēc tam mums iet dziļā zarnu trakta tīrīšanas programma un šūnu barošana, ja, šīs 90 dienas, un ļoti bieži tieši šo 90 dienu laikā cilvēki iegūst šos rezultātus.
Ir, kam ir ātrāk, ja? Ir, kam tas ir vēl jāatkārto, ja nopietnas problēmas ir jāsaprot, ka, ja problēmas ir krātas gadu gadiem, tad ar vienu reizīti izējot šādu, nu, teiksim, veselības koncepciju, mēs uzreiz arī varam neiegūt rezultātus, ja? Kad ir vajadzīgs, būs uzlabojumi, ir jāturpina atkal darboties nākošais solis, nākošais, un atkal jāiet cauri vairākas reizes šāda veselības koncepcija, un tad rezultāti vienmēr ir. Un ar laiku jau cilvēks vienkārši pie tā pierod, un viņš jau pēc šīs koncepcijas arī praktiski dzīvo. Tā kā tā arī bērniņiem vispār uzlabojumi ir ļoti ātri, jo viņiem tā sistēma strādā vēl ātri, organisms strādā ļoti ātri tīrās, un viss sakārtojās vienkārši iztīrot parazītus. Un te arī, teiksim, tādi ļoti piemēri, ka būtībā pat arī neauglība, kuru saka, ka viņa nav ārstējama, un daudz diagnozes, kuras saka, ka viņas nav ārstējamas. Mums ir reāli piemēri, kur cilvēki, kuri vispār nevarēja, kuriem bija abiem uzstādīta, laikam tur sievai bija neauglība, jā, viņiem tagad ir 2 bērniņi, un arī šeit ir, arī mūsu grupiņā ir arī Vitiņa ar savu ģimenīti, un dēliņš, kurš Ķīnā dzīvo, un arī viņiem bija uzstādīta diagnoze, ka bērniņš nevar būt. Jo mēs vienkārši sākām tikai korāla detoksu aizsūtīt uz Ķīnu, kur bija ļoti liels problēmas kaut ko aizsūtīt. Aizsūtīja korāla detoksu, izgāja korāla detoksu, un parašildu laikam pat pretparazītu programmu viņi vai nu iesāka, vai pat viņi nepabeidza vispār to vēl to otru. Nebija paspējuši, kad jau pieteicās mazulītis. Jā, un tagad jau ir smuks mazulītis piedzimis. Tā kā viss kārtojās, ja mēs organismu šo vidi sakārtojam, organisms viņš pats atrisina lielāko daļu savu problēmu, jo mēs viņus atrisināt nevaram, bet mēs varam radīt šo vidi pareizo, ejot šos soļus un līdz ar to dodot iespējas mūsu šurņām sākt normāli strādāt un atrisināt visu to, ko viņas līdz tam nav spējuši darīt, jo viņām nav bijuši piemēroti apstākļi. Tad redzat šo veselības koncepciju. Tā kā tas noņemšu to šārīt, lai jūs redzu. Un tagad palūkšu meitenes, kur mums ir meitenes, kuras tur redzu tagad, kur mums ir. Zitiņ, tu tur esi? Padalies. Es zinu, ka meitenes, kas gājuši arī šo veselības koncepciju, kam ir ļoti labi rezultāti, un kas ir ar mieru arī pastāstīt, padalīties. Labi, es tad pirmā padalīšos. Pirmā pastāstīšu savu pieredzi, kā tad man, jo korāla produkcijas jau sen lietoju, attīrīšanās dažādas programmas, bet te vasaras sākumā nodeva analīzes un holesterīns bija paaugstināts, bet krietni paaugstināts, ka ģimenes ārsts bija domājis dot zāles. Bet, protams, es uzreiz rakstīju Vinetiņai ar lūgumu, lai man palīdz, ko darīt. Un tad man Vineta sastādīja foršu 3 mēnešu programmu ar dažādām tām uzturvielām un tiem produktiem, kurus es tad arī lietoju. Protams, ka vasarā bija arī forši ar dzeršanu vieglāk, jo tad gribējās vairāk arī dzert. Tad viss korāla man arī ūdens forši gāja, un tagad jau ziemā vairāk ir tējas un tā, bet vasarā tas arī bija ļoti labi viegli. Tur es tiešām piedomāju arī pie ēšanas. Bija dažas nedēļas, jo, protams, vasaru es arī nevaru izturēt galīgi bez saldumiem, bez visa, bet bija nedēļas, kad es tiešām ieturējos un neēdu saldumus un gaļu. Tā kā tad arī vieglāk bija to visu tā kā veikt. Un būtībā septembrī es nodevu analīzi un biju ļoti, ļoti priecīga, ka man holesterīns ir samazinājies. Visi sliktie holesterīni ir lejā. Un tad mēs vēl paņēmām kolavādas attīrīšanu, izgāju, un tagad 5. mēnesis man iet limfas attīrīšana. Bet es tāpat arī to ūdeni, protams, ka arī to es dzeru, un tad redzēs, kaut kad vēlāk nodošu analīzes, bet, protams, ka es gribēju nodot, lai es pārliecinātos, vai tiešām tas ir tā kā rezultātu to, ko es biju tā cītīgi darījusi. Bet paldies, jo tiešām man tur bija arī sastādīta tāda pakāpeniska programma, pamazām, kā to visu veikt, kā darīt, un pieturotos viņai visai, tā kā arī es tos tā paveikusi, vismaz esmu tikusi. Tā kā paldies! Paldies tev, jā, ļoti liels prieks, jo tiešām tu ļoti cītīgi arī viss ievēro, viss cītīgi arī dara, un tad vienmēr arī tie rezultāti, ja to es arī ievēroju īstenībā, ja cilvēks tā nopietni tam pieiet, un viņš tiešām visu izpilda, viņiem vienmēr rezultāti. Tā kā liels tev paldies, ka tu padalījies. Es neredzu šeit Zintriņas, skatos, un laikam uzrakstīja, ka viņa atvienojās. Žēl, bet viņai arī īstenībā ir ļoti labi rezultāti, un gan jau viņa kādā citā zomā mums noteikti padalīsies. Viņai laikam bija jāiet jau pie miera.
Bet tur arī bija pat līdz tādām lietām, es zinu, ka šeit, nezinu, varbūt arī vineta ir, bet varbūt arī nav. Tur arī mums, teiksim, ir, kad bijuši pat tādas lietas nopietnas kā asma. Ja, teiksim, ar asmu varam tikt galā arī šādu visu ejot cauri. Ja, šo veselības koncepciju risinās arī ļoti nopietnas problēmas. Dzintriņai bija, nu, žēl, ka viņa atslēdzās, viņai, teiksim, bija nopietna problēma ar taukaino aknu. Ja. Un arī Brigitiņa, es nezinu, Brigitiņa laikam arī nav, viņa agri vienmēr jāatceļās no rītiem, šie zūmi pa vēlu. Jā, tad tur arī bija taukaina akna, teiksim, un cilvēks izejot visu šo, un arī onkoloģija viņai bija pirms tam bijusi jau, un jā, te kaut kas vēl mums pa vidu, Intiņa izslēdz, lūdzu, mikrofoniņu. Intiņa izslēdz mikrofoniņu. Jā, nē, tu neesi izslēgus. Jā, un līdz ar to pat tādas lietiņas mums risinās. Jā, kā taukaina akna, 4 mēnešu laikā, teiksim, mēs ar Brigitu arī tikām pie tā, ka noņēma šo diagnozi. Dzintriņai pašlaik mēs vēl pie tā strādājam, jā, bet arī tikko jau bijusi pārbaudēm, jā, un arī ir jau ļoti būtiski uzlabojumi. Jā, šeit taukaina aknai, tā kā droši vien drīz arī būs noņemta šī diagnoze. Turpināsim darboties. Kas mums tur vēl runā? Vēl joprojām kāds pa vidu runā. Kas mums vēl šeit ir? Santiņa kaut ko raksta, ka viņa nevar pieslēgties. Nu, labi, varbūt izdosies. Evita. Es zinu, ka Evita ir izgājusi mums tikko svaigi 90 dienu programmu, kur mums arī tikko noslēdzās. Un, kā jau teicu, 90 dienu programma, tas mums būtībā ir Coral Detox laika. Tā kā mēs arī šeit gājām Coral Detoxu, gājām parašildu pretparazītu programmu un gājām dziļo zarntektu tīrīšanu. Un pēc tam sākām barot. Jā, un pastāst, Septiņ, kā tev ir gājis šajā 90 dienu maratonā? Jā, nu es pastāstīšu, kāpēc es tā līdz tam nonācu. Tāpēc, kad nu, man bija tā, ka man bija diezgan liels nogurums un bezspēks un, nu, teiksim, tā darba slodze un dinamika tik liela, vai ne, kad, nu, tas viss bija tādā ritenī aizgājis, kad man likās, nu jā, nu darbā grūti, un tu skrien, vai ne, un visu laiku kaut kas pie kaut kā vainīgs, pie tām sajūtām. Pēc tam es domāju, nu nē, tā vienkārši nevar tā kā būt, nu tur nav nekas vainīgs, bet vienkārši, nu ir jāsaka kaut kas tā kā sev palīdzēt, nu tā kā attīrīt, nu jo tā sajūta, protams, ka bija tāda. Man liekas, ka man visgrūtākais bija atteikties no saldumiem no sākuma ļoti grūti, jo es biju iekritusi tajā. Un tādā kā ritenī, ka tu vienkārši aizpildīji savu to grūtumu ar saldumiem, un pēc tam tu visu laiku atgriezies pie tā, ka tev viņus gribas. Un tad pirmais bija, ka man palīdzēja tas berberīns, tā kā nostabilizēt. Es sapratu, ka tas ir cukura līmenis, kas lēkā visu laiku, nevis tas darbs un tā ikdiena. Jā, un tad bija tas pretsēnīšu parazītu zūms, un tas man pielika konkrēti punktu, un tur es tev piekritīšu, ka tu teici, kad ir jāmaina domāšana, un ir jānokrīt līdz tādam, nu, ka tev smadzenēs ieslēdzas, ka tu saproti, ka, nu viss tu negribi, tu gribi savādāk, tā kā, vai ne, un tad, jā, un tas berberīns palīdzēja un viss, un tad man no jūlija es tagad vispār saldumus nēdu, baltos miltus nēdu, un, jā, ir atgriezusies enerģija, beidzot es jūtos, nu, tā kā cilvēks, tā kā tam vajadzētu arī būt, vai ne, nevis tā kā tu tur mokies katru dienu. Un tas, kas man likās ļoti interesanti, kad es nonācu tajā fāzē, ka bija tās nēšanas dienas, nu, 4 es neizturēju, man palika tā kā slikti, vai ne, nu, tu jau zini. Man vajadzēja ņemt to programmu, kur var to šķidro pārtiku, un tā kā, nu, to laitu droši vien. Nu, 2 dienas es izturēju. Un tad es sapratu, cik maz organismam īstenībā vajaga no tās pārtikas, ka mēs pa daudz tā kā sev liekam iekšā, ja tas man bija tiešām tāds pārsteigums, es tur auzu tumu iedzeros, un tā jūtu, jo viss tā kā labi. Un tad, jā, un tad, principā, jā, tā ir apziņas maiņa. Tas ir, nu, principā, visu laiku darbs ar sevi. Un
Jā, mācība tā kā sevi ieskatīties un izjust vairāk sevi. Un, man liekas, ka redz, kā ir, ka neviens jau ārsts nevar palīdzēt, viņš tikai cīnās ar sekām un dod tabletes, un tas nav īsti tas, kas atrisina to problēmu. Tā kā ir tikai labāk, bet jārēķinās, ka tas ir tā kā darbs ar sevi un ir jāpiespiežas, jo pretējā gadījumā jau visi tā rezultāti arī nav. Tieši tā. Paldies tev. Ļoti tu tā pareizi aizskārtās tās sāpīgās vietas. Tā arī ir, kad būtībā tāpēc arī vajadzīgs, manuprāt, šīs 90 dienas, lai tu vispār arī spētu kaut ko pamainīt, jā, un citam varbūt pat vēl ilgāk vajag, jā, jo, teiksim, tur mēnesi kaut ko padarot vēl tā apziņa uzreiz, viņa tā nemainās, jā. Tas nāk visot lēnām, lēnām, arī īstenībā to es ievērstu, ka cilvēki, kuri iziet tur detoks, tad viņš tur parazīts iztīr to, viņš kā pa slānītim vāc nost visus tos sūdus, jā, vienkāršot sakot, jā. Tad vienkārši lēnām arī tā apziņa. Viņa tā kā atverās, atbrīvojās, jā, tur arī viss attīrās, jo atcerieties, smadzenēs jums rādīja 90% ir ūdens. Jā, un kāds mums tur ūdens ir, tik mums arī, teiksim, tā apziņa ir atvērta, tik mums labi strādā domāšana, viss tās izjūtas. Mēs ar laiku dziļāk izjūtam, arī, teiksim, to arī minēja, ja, teiksim, cilvēks, kad viņš iztīrās, viņš vairāk sāk sajust, ko viņam vajag, ko viņš grib, ko viņam nevajag, jā, cik viņam daudz vajag ēst. Ja, tas viss nāk ļoti lēnām. Tas nav tā, ka tur es tagad bišķi tur kaut ko mēnesi iziešu detoksu, un man tur uzreiz viss baigi tur notiks. Tā nav, jo tas ir tāds process. Ja, tā kā vispār jau veselības sakārtošana, tas ir tāds process. Ka liels paldies, ka tu padalījies, jo manuprāt, tur ir ļoti liels malcīts, ka tu vispār vēl piedalījies. Viņi bija ar dēlu kopā, jā, viņi piedalījās abi divi, un abi divi gāja šo ceļu, un tas arī ir tāds īstenībā tāds, jau, teiksim, vispār jau meitas vēl kaut kā ir vieglāk iesaistīt, bet to dēlu piesaistīt, lai viņš arī piedalītos, un arī, teiksim, tas, ka viņš arī pats ļoti cenšas, un ne tikai tas, ka Devita viņu tur uzpasēja, viņš arī pats ļoti tiešām cenšas un grib izzināt. Cenšas, jā, viņš neieredz tagad saldumus, un ja kāds mājā ēd saldumus, viņš tā, ļoti skeptisks ir, ļoti skeptisks, viņš uzreiz tur, ja tu gribi kaut kādas slimības, tu gribi justies slikti, kāpēc tu man piedāvā saldumus, tu nevēli man labu? Pareizi ir, mainās tā domāšana, vai ne? Tāpēc, ka viņš arī izgāja visu šo ceļu kopā ar mums, un 90 dienu projektos mums arī ir ļoti daudz informācijas, ja tur mēs ne tikai vienkārši dzeram produktus, bet mēs vienkārši daudz arī izzinām, un lai saprastu vispār to būtību, ja, un līdz ar to cilvēks izējot šā 90 dienu, ar visādiem video materiāliem, viss kaut kas mums tur ir, cilvēks mainās, viņš mainās visā savā būtībā, ne tikai tas, ka viņam varbūt uzlabojās pašsajūta. Jā, tā kā tas viss notiek. Būtībā jau īstenībā ir tā, ka tā maiņa notiek tad, kad cilvēks pats piedalās grupā un pats to visu dzird, nevis, ka, pieņemsim, es viņam mājās stāstu vai ne, vienkārši, tas neaiziet tik tā kā dziļi. Jā, tā tas ir, jā. Ir jāpiedalās visā tajā procesā, un tāpēc arī droši mēs, datumu vēl precīzi neesmu noteikusi, bet droši vien, ka mēs uz novembra kaut kad pašu sākumu arī iesāksim atkal 90 dienu programmu. Jā, pa vidu būs Ziemassvētki, varbūt tas, bet tas, es domāju, mums netraucēs. Jā, tur tās pāris dieniņas ar Ziemassvētku un jaungadu galds, jā, bet sāksim 90 dienu programmu, iziesim visi kopā, atkal manā vadībā, tā kā kam ir vēlēšanās un kas jau tā kā briest, nobriestiet līdz tam, jā, vēl laiciņš ir, apdomājiet un sāksim darboties novembra sākumā, un šīs 90 dieniņas pavadīsim kopā un tādā ceļā uz savu daudz labāko jā, savu veselību. Un, jo saku, būtībā ir tā, ka šīs 90 dienas, protams, ka viņas daudziem ir jāturpina, jā, es arī zinu, ka šeit ļoti daudz no viņiem arī turpinās to visu, bet atkal nākamās 90 dienas, bet viņas ļoti maina cilvēku būtībā gan fizisko veselības stāvokli, gan arī to iekšējo emocionālo stāvokli viennozīmīgi, to ļoti daudz saka, ka mainās, teiksim, vairāk dzīvesprieka parādās, arī teica enerģijas, vairāk tev gribas kaut ko darīt, tev gribas kaut ko mainīt savā dzīvē, ja tev parādās tā kapacitāte pavisam cita. Ja? Protams, mainās arī tas iekšējais cilvēkam. Ļoti mainās. To es arī ievēroju. Ja cilvēks attīrās, viņš sāk daudz dziļākas lietas atvert. Ja? Viņš sāk domāt, ka varētu meditēt, ka varētu kaut ko tur nodarboties ar to, ar šito, līdz tam viņš pat vispār maz nepiemini.
Jā, viņš vienkārši to nespēja paņemt. Bet tad, kad viņam viss šīs sistēmas ir tīras, un īstenībā es jums pastāstīju tikai tādus galvenos soļus, bet īstenībā tas attīrīšanās process, viņš jau ir daudz garāks. Ja te arī Zita pieskārās, teiksim, 90 dienās mēs tīram tieši izvadu sistēmas un zarnu traktu, bet ir jau arī mums, teiksim, šīs līmfas tīrīšanas, aknas tīrīšanas, kam ir vajadzīgs, jā, teiksim, bet tur mēs individuāli skatāmies, kam ir problēmiņas ar aknu, ar nierēm, mēs tīram aknas, tīram nieres, attaukojam aknas, līmfu tīram, tā kā, tas ir daudz plašāks, varbūt, process, kā ne tikai tās 90 dienas, bet 90 dienās mēs ļoti daudz ko tā kā iešūpojam, mēs visu iesākam, un pēc tam tad jau katrs var darboties jau vairāk individuāli, tur manā vadībā vai arī pat savā vadībā tieši darboties pie jau konkrēta problēma risināšanas, bet īsnībā es saku, šie 4 soļi vai 5, ja, viņi dara pie jebkuras problēmas. Vienalga, vai cilvēkam ir, kā es parasti smējos, vai viņam ir vienkārši iesnas kronisks, un viņš netiek galā, kas arī īstenībā ir nopietnas process, vai viņam jau ir kaut kāda nopietna, kā te bija, teiksim, meitenēm, kurām jau ir onkoloģija. Protams, viņi iet visu savu ķīmiju cauri, viņi tur visu ir darījusi, viss, kas jādara, ja, bet pēc tam mēs strādājam pēc šādas schēmiņas un visu to organismu ceļam augšā un atjaunojam. Ja, un šī programma strādā jebkuram cilvēkam. Vienalga, vai viņam ir problēmas ar zarnu traktu, vai raknu, vai smadzenītēm, atmiņu. Jebkura problēma ir risināma tikai šādā veidā. Ja. Tas ir produkts, protams, katrs var izvēlēties dažādus, un jā, mēs strādājam šeit vairāk ar korāļu produktiem. Katrs, protams, var izvēlēties kādus viņam bija pie sirds, bet tas princips, ja, teiksim, šī koncepcija, viņa ir, viņa tur nav ko ne pielikt, ne atņemt. Ja. Pielikt par vienīgi vēl kustības. Jā, tas arī ir jāpieliek. Jā, un pielikt vēl varētu arī, teiksim, darbu ar nervu sistēmu, vairāk tieši ar psiholoģiju, ja kaut kādu psiholoģisko pusi daudziem ļoti nākās to pieslēgt, jo, ja ir problēmas, teiksim, ar domāšanu cilvēkam, tad bieži vien ir arī ar to nopietni jāstrādā, jo nevar tikt pie veselības. Citreiz man ir bijuši tādi gadījumi arī, ka cilvēkam ir, teiksim, iekšē kaut kādas problēmas, ko viņš nespēja atrisināt, ir kādreiz arī psihologs jāņem palīgā, un ja pats nevar to tik galā, jo tas arī mums ietekmē tālāk jau citu sistēmu darbību. Jā, bet principā šie 4 soļi der katram, un mēs varam katrs izejot šo solīšu secīgi sakārtot visu jau savu veselību. Jā, tas ir, protams, kam ir mazāk problēmas, tas notiek ļoti ātri, kam īpaši jauniem cilvēkiem tas notiek ātrāk, kam jau ir ļoti daudz kronisku problēmu, teiksim, tur atnāk jau, kam ir holesterīnu un insulīnu un cukuru diabētu un viss jau pa ķēdīti, augsts asinsspiedienu, metaboliskie sindromi, liekais svars, tas viss kopā, tad, protams, jārēķinās, ka tur darbiņš jau ir, vismaz gads. Jā, lai būtu tādi stabili rezultāti. Tad mēs vairākas reizes ejam šo cauri, pievienojam vēl klāt kaut kādas speciālas individuālas programmiņas, tur akniņai, tur nierītēm, tur vēl kaut kādām lietiņām, pretsēņu programmas ejam, jo daudziem, saprīt, mūsdienās ir problēmas ar sēnēm. Jā, bet arī šī programma, arī šie soļi, viņi arī ļoti labi strādās uz visu to. Ja šī sārmainā vide, šīs pretparazītu programmas ar šiem pretsēņu produktiem, tālāk zarnu traktu tīrīšana, tas viss ir tas, kas mums arī palīdzēs arī no šīm sēnēm atbrīvoties, no dažādām hroniskām jau tādām ilgi, kā saka, problēmām, kas velkas ilgstoši. Tā kā darbiņš pie tā, protams, nav viegls, un vispār strādāt pie veselības nav viegli. Vieglāk ir aizskriet, nopirkt kādu tableti un mierināt sevi ar domu, kad es esmu kaut ko darījis, jā, bet saprotiet, ka tas neatrisina situāciju. Situācija atrisina tikai tāds ilgtermiņa pareizs darbs. Ja, un sākam tad ar ūdeni, tas ir viennozīmīgi, kas vēl nemāk dzert ūdeni, nemetieties uzreiz, teiksim, tīrīt organismu vai iet pretparazītu programmas pa priekšu, noteikti vajag iemācīties dzert ūdeni, tos 30 ml uz vienu savu svara kilogramu, plus mīnus, ja, kam ļoti lielie svari tiem, tik daudz nevajag, bet principā, teiksim, kaut kādi 2 litri, tas būtu tāda, norma 2,5, kam mazie svari tiem mazāk, bet ir jāiemācās dzert ūdens. Un tad mēs jau varam tīrīt parazītus. Ja manā vadībā tas notiek, tad es neļauju tīrīt ātrāk parazītus un zarnu traktu, kamēr cilvēks nav iemācījies normāli dzert ūdeni. Ja citādi, pirmkārt, nebūs rezultāta, otrkārt būs sarežģījumi. Un tad būs sarežģījumi, un cilvēks, protams, vainos vienmēr tos produktus, jā, ne jau to, kas notiek organismā viņa. Jā, un tos gadus, cik viņš ir krājis visus tos mēslus organismā un nekad nav neko tīrījis, tiem vispār ir ļoti, ļoti prātīgi jāsāk. Tie, kaut kas jau kādreiz kaut ko ir tīrījuši, kas jau zina ar zālītēm ir tīrījuši, ar kaut kādām citām metodēm,
Jā, tiem jau tā kā organisms ir jau, viņš ir savādāks jau, viņiem ir daudz vieglāk. Bet tiem, kas nekad neko nav tīrījuši, jārēķinās, ka, teiksim, pirmo reizi arī izējot šādu 90 dienu procesu, viņš nebūs ļoti viegls. Jā, teiksim, arī te bija Evitai, viņiem bija grūti, teiksim, tajā 3. dienā, piemēram, jā. Tas nozīmē, ka vienkārši organisms vēl nebija teiksim, viņam, nav tās kapacitātes uzreiz tādu. Teiksim, nākošā reizē iesiet, es pat domāju, ka jūs droši varēsiet iziet tās 4 dienas, jūs jau iziesiet. Bet, teiksim, meitenēm, kas klausās, zinat, kā bija nevis, ka grūti panest to, ka tu, tā kā nēd, vai ne? Ka tu nēd, jā, tu iedzer to pulveri, labi, tev tur tā sajūta, vai ne, tur kaut kāda, bet man uznāca, tāds vājums, kad es 3. dienas rītā nevarēju uz darbu aiziet. Un tad es sapratu, ka man vajag steidzami, jo man bija tā, es domāju, vai man būs jābrauc uz slimnīcu. Vienkārši es jūtu, ka man nav ķībienas virsū, man vienkārši, viss. Un tad es ātri aizgāju, izdzēru apelsīnu sulu ar ūdeni, tā kā drusku, bet ne līdz galam, un tad to auzu tumi uzvārīju to šķidro, un tad pārgāja, tāpēc es saku, kad es sapratu, ka tieši tā, tas ir visas svārstības. Tieši tā arī ir, jo es saku, pirmkārt arī, mēs nezinām arī, kas notiek to parazitāro fonu. Jā, jo, piemēram, nevienmēr ar vienu parašildu reizi cilvēki tā bieži domās, viņš izdzers 1 mēnešu pretparazītu programmu, viņam aizies visi parazīti. Nevajag lolot tādas cerības. Tāpēc, ka lielākā daļa parazītu, piemēram, vienšūņu vispār aiziet tikai 8 mēnešu laikā. Jā. Ir 8 mēnešus apmēram jāiet tāda, neteiksim, ka ļoti stingra programma, bet visu laiku 8 mēneši. 1 mēnesi tīramies, 2 mēnesi atjaunojam, organismu barojam, stiprinām, atkal tīramies, atkal barojam, stiprinām, un tad var attīrīt tikai. Ir kaut kādi parazīti, kas ātrāk aiziet, jā, bet 1 mēneša laikā, lielākā masa varbūt aizies kaut kādu zarnu parazīti. Pēc aknu parazītiem arī jārēķinās, tur vismaz ir pusgads līdz arī 8 mēneši. Teiksim, kaut kādu tur opistarki un visi tie aknu fasciolas, jā, viņi ļoti lēnām tīrās ārā, un lamblijas ļoti lēnām tīrās ārā. Sēnes vispār ir darbiņš vismaz gada garumā, parasti, ja nopietni jau psoriāzi kaut kas, tad tas ir 2 un 3 gadi, mums ir jāstrādā pie tā. Un tāpēc arī, piemēram, šī arī var dot šis fons, viņš arī var dot, piemēram, šitādus, visādus pēkšņi lēcienus, tur insulīnu lēcienus, cukura svārstības, visu kaut ko, ja. Jo, piemēram, tie paši parazīti, viņi jau nav ar mums sarunājuši, ka viņi arī tīrīsies, ja. Un viņi, protams, tajā laikā, kad mēs nēdam, viņi trako, ja, un viņi nodara mums kaut kāds atkal bojājums mūsu audiem. Un sēnes ļoti agresīvi arī uzvedās, kad cilvēks badojās, ja, tā kā, es saku, tas viss ir tāds process, un viņš nevienmēr ir viegls. Ar to vienmēr jārēķinās, jo sāk kaut ko tīrīt cilvēks, tad tā nav izprieca. Ja, un tas nav tā, ka ir jābūt baigi labi. Tīrīšanās laikā ir jābūt slikti. Ja, tas nozīmē, ka viss tas notiek, ja, ka tur viss tiek aizskarts tās vājās vietas, ka tur viss tiek pacelts augšā. Ja. Bet ja mēs maksimāli visu to pareizi izdarām, tad mēs tā kā mīkstinām visu to. Jā, bet, ja tā ļoti asi kaut ko iesāk, tad var būt ļoti liels sarežģījums. Tāpēc, saku, tas viss process, viņš ir šī koncepcija, tāpēc viņi ir pa solītim. Nevis kaut kā tur izrauti kaut kādi fragmenti no viņas un kaut ko mēs tur darām, jā. Tāpēc, jā, tā kā droši, un kam ir vēlme darboties, droši dodiet ziņu un strādāsim atkal 90 dienu programmās, arī individuāli. Droši arī man variet sazināties ar individuālas programmiņas, jo saka, kad ir kaut kāds jau hronisks problēmas, tad mēs tā prātīgi, tad mēs būtībā tā kā īsti neiekļaujamies tajā 90 dienās tādiem cilvēkiem, viņiem vajadzīga nedaudz individuāla pieeja, un tur mēs bišķi savādāk strādājam, mēs pielāgojam pie viņa konkrētās jau tās diagnozes, visa tā mēs skatāmies, ko mums pa priekšu vajag ļoti daudziem, starp citu arī, kas arī varbūt jūsu gadījumā uzpeldēja, ka, piemēram, varbūt, kad vajadzēja ar aknu kaut ko darīt. Jā. 90 dienu programmā mēs it kā to neesam iekļāvuši, bet, piemēram, individuāli, ka mēs strādājam, es ļoti bieži pēc ūdens dzeršanas dodu uzreiz aknu programmu, lai pa priekšu to aknu tā kā sastiprinātu, un tad tikai ejam pret parazītu programmu, un tad tīram zarnu traktu. Jo, ja cilvēkam, teiksim, nekad nav akna tīrīta, un tur kaut kas kādreiz varbūt ir bijis, vai kaut kas slimots, tur bērnībā kaut kādi hepatīti, kaut kas ir bijuši, botkini visādi, ja tas viņam akņi varbūt ir vājāk vai kāda aknu parazīti, kurus mēs arī nezinām, un neviens analīzes jums neuzrādīs nekādu aknu parazītus. Ja viņi būs ļoti daudz, viņi kaut kur izliks ārā fekālijās, bet principā neviens nekad nezināsiet, ka jums ir iekšā kāda aknu parazīta. Un viņi arī var dot visādi šitādus simptomus, arī, kad cilvēkam ir visādi, teiksim, sarežģījumi tīroties.
Jā, tā kā Jā, tur bet bieži vajag. atvainojos pārtraucu. Es domāju vienkārši, lai meitenes nenobīstas, jo pieņemsim tās, nu labi, tās 4 dienas ir nēšana vai ne tur tajā programmā, bet tās ir kopsumā tās beidzamā fāze 2 nedēļas, un tas organisms iztīrās vienkārši nenormāli. Nu, tā kā tur jau ir tās 7 dienas pirms tam, tā kā tu ēd un tu tīries ārā vienkārši. Nu labi, tās dienas, cik tu pa vidu tur izturīji, nu tāpat viņš tīrās, un tās Tieši 3 tā. dienas pēc tam viņš tāpat tīrās, tā kā tas kopsumā, nu, pa lielam tāpat viņš tīrās, tikai, nu, varbūt tu 100% nevari tur visu izpildīt, bet, nu, vienalga tas ir Jā, labi. tieši tā, un arī tas galvenais jau, ka mēs jau iepriekš darām, mēs mēnesi jau detoksējam, tas jau mums visu jau daudz ko tur iztīra. Mēs ejam pretparazītu programmu mēnesi, tas mums vēl tur iztīra lielu daļu laukā, un tad mums vēl seko šī zarnčaka tīrīšana, un pēc tam mums vēl seko barošana, jā, tā kā, nu, viss ir tādā, nu, tā kā līdzsvarā. Jā, bet, nu, es saku, bieži vien ir, kad vajadzīga individuāla programma. Es to ļoti skatos, tāpēc vienmēr prasu jums anketas aizpildīt, un tad es skatos, kuru var laist. Vispār tā 90 dienu programmu, kuram nē, kuram tomēr ir vēl pa vidu tur akmeņi būs jātīra, vēl kaut kas jāliek mums, lai mēs varētu kaut kāda insulīna rezistents, kam nopietni cukura diabētu, tur ir bišķi savādāk tā pieeja vajadzīga, tur mēs nevaram tā. Nu, tā kā uzreiz dragāt ar arī tādu 90 dienu programmu. Tur mums ir cerēts, ka ļoti ilgāk jāpaliek uz ūdens, jā. Pēc tam mēs ejam ilgāk to detoksu. Mēs varbūt izējam 2 detoksus. Vai to pretparazītu programmu daudziem, kam ir aizdoms uz parazītiem, mēs taisam to plusu versiju, kas ir 2 mēnešu garumā. Jā, tā kā tur var variēt, protams, bet normāli cilvēks var iet, teiksim, šos 4 soļus un darboties, ja viņam nav kaut kādas ļoti nopietnas diagnozes. Tā kā tā. Tā kā rezultāti ir, ja dara, kā es vienmēr saku, jā. Un kā saka, es mācījos arī Krievijā pie profesora Butakovs, viņa teica, ka uzturu bagātinātāji strādā tad, ja strādājat jūs. Ja jūs nestrādājat, tad neviens uzturu bagātinātājs arī jums nestrādās. Tā kā tur ir vajadzīgs viss kompleksā, gan šīs kustības, gan ūdens dzeršana, gan darbs pie savas nervu sistēmas. Ja? Cik jūs tur strādājat ar savu nervu sistēmu, cik jūs tur vingrojat, kā jūs domājat pie savas ēšanas, cik jūs daudz piedomājat, jo ēšanai šeit ir būtiska loma, ja cepš jau ir kaut kādas problēmas. Ja? Tā kā, nu, tas viss ir kompleksā. Dzert tikai kaut kādas ripiņas un cerēt, ka viņas izdarīs visu mūsu vietā, nu, tad tas nav pareizais variants. Jā, jo viņas strādā tikai tad, ja mēs strādājam kopā un kopā visu to daram, un tad mēs arī tos rezultātus iegūstam. Tā kā veselība tas ir kompleks, ļoti kompleks pasākums. Jā, pie visās jomās, un galvenie ir šie 4 soļi. Jā, un galvenais īstenībā ir domāt par to, lai katra tā mūsu šūniņa justos labi. Lai viņai būtu normāla vide, normāli apstākļi, pietiekoši uzturvielas, lai viņa varētu strādāt. Un ja tā katra šūniņa strādās, tad viņa izdarīs to savu darbu. Ja tā būs aknu šūniņa, viņa izdarīs savu darbiņu, kas viņai tur jādara. Ja tā būs tur nervu šūniņa, viņa savu darbiņu izdarīs. Un mēs kopumā, kā cilvēki, mēs būsim veseli. Tā šūniņas padarīs to, kas viņām jādara. Tā ir tā galvenā būtība, ko ja jūs to sapratīsiet, jā, tad daudz kas jūsu dzīvē vispār un veselībā nostāsies savās vietās. Jā. Jo, saprotiet, ka medikamenti, viņi tikai bloķē kaut kādus procesus. Dabas lietas, viss, kas ir no dabas, viņš iekļaujās tajā mūsu vispār organismā, visā tajā reakcijā, viņas iesaistās tajās reakcijās un veido citu vidi iekšējo un ļauj tām šūnām strādāt. Jā, medikamenti to nevar izdarīt, un tāpēc bieži arī paziņo, ka tas un tas nav ārstējams, tas un tas nav ārstējams. Ārstējams viņš nav, jo viņu nevar izārstēt, bet viņu var sakārtojot organismu iekšējo vidi, dodot šūnām spēku un enerģiju, šūnas pašas var to atrisināt. Izārstēt to nevar. To tikai mūsu organisms pats var atrisināt, ja mēs viņam radām šos apstākļus. Tur ir tā būtiskā atšķirība, kāpēc bieži saka, teiksim, tur vairogdziedara problēmas nav ārstējams, tur diabēts tur nav ārstējams, tur vēl kaut kas nav ārstējams. Ja? Īstenībā ārstējams viņš nav, jā, tieši tā, taisnība viņiem ir. Bet to visu var atrisināt. Ja, no tās problēmas var atbrīvoties, bet to var izdarīt tikai mūsu pašu organisms. Ja mēs darām. Tā kā esiet čaklas, aktīvas, darbīgas, droši, ja kādas problēmiņas vai kas, rakstiet man, jautājiet, un arī uz konsultācijām varat droši pieteikties.
Un tiekamies atkal nākamnedēļ. Gaidīšu no jums arī tēmas. Tad, ja kāda vēl nav manā veselības čatiņā, WhatsAppā droši variet man uzrakstīt privāti, un, ja gribiet piedalīties, tur mums arī viss, kas interesants notiek katru dienu, tur rakstam un dalamies, un arī par tēmām spriežam, kādas nākamās tēmas būs, kā variet rakstīt jau savas tēmas nākamajai nedēļai,